izvērtējumā žūrī. Es esmu Dānis, ķīmijas doktorants, un šis ir Zilts, mans 4. kursa students. Šodien viņš būs mans laborants. Mūsu mērķis šodien ir censties pastīties pasauli ar ķīmiķa acīm. Mēs demonstrēsim eksperimentu, kur rezultātā mēs centīsimies iegūt cilvēks izcilumu. Mūsu skolas karalu Tomu von Luiju III. Lai to izdarītu, mēs mūsu burvīgajā katlā savienosim priekšmetus, bez kuriem Tomu dzīve nav iztēlojama. Sāksim ar slēgt. Redziet, Toms savu slepošanas karjeru uzsāk jau 3 gadu vecumā. Pēc šiem viņš ir pievarējis Alpus, Skandināvu kalnus, Gaiziņu kalnu un arī vietējos baļus. Turpināsim ar vasaras priekiem. Redziet, Tomam patīk vasarā nodragāt zālīti. Piemetīsim to arī. Es nepārprotiet ar trimeru, protams. Nākošais Tomu sadzīves priekšmets ir modinātais. Redziet, modinātais Tomam nesagādā problēmas. Vairāk Toms sagādā problēmas modinātājiem, jo modinātais nemodina Tomu, bet Toms modina modinātāju. Toms ir sportisks. Viņa dzīve arī nav iztēlojama bez nadlanēm. Redziet, Toms skrien ātrāk pa gepardu, lec augstāk pa sienāzi. Toms ir veiklāks par Tom tēvam pagājušajā gadu bija liela plāna pavasarī. Viņš gribēja izremontēt savas mājas 2. stāvu. Bet tas nesanāca, jo Tom mājas 2. stāvs ir veltīts viņa medaļām, diplomiem un atzinībām. Un tās ir tik daudz, ka nevienam nav ne laika, ne gribas spēki to vienkārši aizvākt, tādēļ, lai paliek kā ir tas 2. stāvs. Toms ir arī kulturāls, viņam patīk interesēties par politiku un citām lietām, bet vakaros, kad Toms nespēja aizmigt, viņam patīk paņemt savā migā savu iecienītāko romānu. Greipīts nokrās. Toms ir kaislīgs, mīlnieks, kaislīgs. Toms ir apsēsts ar kaisli. Un atcerieties, dāmas, mūsu skolas karalis vēl meklē savu karalieni. Toms vasarā daudz nodarbojās pludmalē, tādēļ mēs pievienosim spaiņu smilšu, kas simbolizēs Tomu volejbola spēļu laikā apēsto smilšu daudzumu. Bet, protams, Toms nebūtu Toms, ja viņš savās ikdienā, savā darbā neieguldītu daudz enerģijas. Un ar enerģiju mēs simbolizēsim šo spaiņu sviedru, ko viņš dienā izdveš. Un kā mēs redzam, mums vajadzētu rasties Mums vajadzētu rasties pēc būtības. Kāda man bija lampiņa vispār, kad bija pierakstīts, kas bija,
Nelda Strakova. Es piedzimu 1996. gada 3. augustā. Diena bija saulaina, es svēru 3,2 kg, biju 59 cm gara. Sāku mācīties bērndārzā, kad man bija 4 gadi. Mans pirmais teikums bija sēdu pliku dupu mannā. Otrais nav tīras kājas. Man ļoti patīk iet vannā. 6 gadu vecumā sāku mācīties mākslas skolā. Tas bija vecums, kad man arī pirmo reizi pajautāja: Malvī, kas tu būsi, kad izaugsi liela? Un es atbildēju vienīgo profesiju, ko tobrīd zināju, kas ir mans māmas profesija. Teicu: būšu daktere. Kad piedzima mazā māsa, māma teica, ka būs jāiemācās dalīties ar mantām. Bija nevis jāiemācās dalīties, bet gan atdot visu. Māsas pirmais teikums bija: es te gribēju būt pirmā. Un tas attiecās vairāk vai mazāk uz visu. Kādreiz, kad dzīvojām 3. stāvā, es vairākus gadus speciāli pa kāpnēm kāpu tik lēnām, lai viņa augšā nokļūtu pirmā. Viņa man iemācīja būt pacietīgai. Un jau atkal pienāca brīdis, kad man jautāja: Malvī, kas tu būsi, kad izaugs liela? Šoreiz teicu: būšu friziere. Tomēr, kad nokļuvu pie kādas ļoti neprofesionālas frizieres un tika pielikt šādas frizūras, manas domas mainījās. Vienmēr esmu bijusi klasē pati īsākā. Šobrīd esmu 158,5 cm gara, par puscentimetru īsāka kā pagājuši gadu. Tad šie nopaļo sanāk gandrīz 1,60 m. Vēl joprojām mēdz cilvēkiem veiklā prasīt palīdzību, lai noceltu lietas no augstākajiem plauktiem. Un tad jau atkal pienāca brīdis, kad man jautāja: Malvī, kas tu gribi būt, kad izaugs liela? Un es teicu: būšu interjera dizainere. Bet vai man uztrauc tas, ka vēl citas 7000 meitenes arī vēlēs kļūt par interjera dizainerēm? Mēs būsim interjera dizaineres! Nē, man tas neuztrauca. Es zināju, ka es būtu labākā. Vairāk kārt esmu piedalījusies dažādās olimpiādēs. Matemātikā ir gājis vislabāk. Esmu vairākas reizes ieguvusi 1. vietu. Tad manā dzīvē pienāca liktenīgais brīdis. Es sapratu, kas es tiešām vēlētos būt, ja es varētu būt pilnīgi jebkas. Es kļūtu par delfīnu un vaļdaraisētāju. Pēc 9 mākslas skolā pavadītiem gadiem es to arī absolvēju. Šis ir mans diplomdarbs. Esmu uzrakstījusi dažus EPD, apmēram 6. Esmu tikusies arī ar Anglijas karalieni. Labi, par šo es pajokoju. Taču ar kādreizējo Latvijas valsts prezidentu Valdu Zaltneri gan vairākas reizes. Šobrīd esmu sapratusi, ka vēlos savu dzīvi saistīt ar zinātni. Diemžēl zinātnē ne viss vienmēr notiek tā, kā ir plānots. Tāpēc vienmēr ir vajadzīgi vairāk eksperimentu.
ir ļoti augstā līmenī. Un ir ieinteresējis bērns ar saviem eksperimentiem, jā, paraugi. Līdz, kad mums teikt, un tagad mums ir jaunas klases un arī nosaucējumi no jaunākā tehnika un jaunākās tāfels 3D un tā. Bet tā noteikti arī ir, un tas visam ir noteikti lieliski. Bet tagad gan Malvīnes klases biedrs Kristers Vāra. 12. Esat sveicināti, dārgie draugi, paziņas, žūrija un klātesošie. Man prieks, ka jūs esat šovakar ieradušies Almiersals ģimnāzijas angārā, lai vērotu miss un misterus. Tātad es mazliet pastāstīšu par sevi.